Jā, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, mēs jums sakam labu dienu un turpināsim šodien runāt par svētceļnieku, par mums, par mums. Es sveicināts, Juri. Sveicināts. Es esmu pārliecināts, ka visi ir samērā droši par savu pārliecību. Droši ir par to, ko viņi dara, es domāju, par ticību dzīvē. Un viņi ir pārliecināti. Bet tu esi uzlicis jautājumu drošs par sevi, bet pievilts. Un tas ir interesanti, kad būt drošam, ka tu esi pievilcis, respektīvi būt pārliecinātam, ka tu esi pievilcis, tas ir baiss stāvoklis. Es esmu vienreiz dzīvē to, faktiski divreiz piedzīvojis. Tīri finansiāli, tīri materiāli, tu esi pievilcis, tu esi apkrāpts. Kā es to nemanīju? Viss. Bet trakāk ir tad, ja šī pievilšana notiek garīgajā sfērā. Tad pēc tam ir ļoti, ļoti grūti. Visbiežāk jau neviens nesaka, ka viņš ir pievilcis vai nedomā tieši otrādi. Un tad tur ir tā lielā problēma. Jā. Un apakšvirsraksts šodien ir šaurais ceļš. Un reliģiskā pašpievilšana, tas mums ir tas centrālais temats. Es izlasīju šo un domāju tieši reliģiskā pašpievilšana. Kas tad pieviļ? Reliģija pieviļ, jeb man tas, ka es atrodos tajā reliģijā? Jā. Gan varbūt, jo reliģija kādreiz var būt pilnīgi nepareiza, tas pats par sevi jau ir fakts, bet varbūt arī gadās arī tā, kad pēc gostiem viss sakrīt. Tikai sirds nesakrīt un cilvēks ir no ārpuses tāds kraukšķīgs un garšīgs, bet iekšpusē kaut kas cits ir noticies. Tā arī ir pievilšana. Tu esi devis ļoti brīnišķīgi Zalmana pamācību 14. nodaļa 12. pants. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē. Jā. Tas ir par visiem cilvēkiem, jeb tikai par kristiešiem? Tas ir universāls kaut kas. Ja? Šeit uzreiz tā mēs iesim arī, nonāksim arī pie tā par kristiešiem runājot, bet te Zalamans gudrībā savā Dieva dotajā, viņš nesaka, ka viss, ko cilvēks izvēlās, tas ir aplami vai nepareizi, un ka viss obligāti ir ļauns, tas netiek šeit teikts, bet brīdinājums ir dots. Proti, cilvēka paša taisnības standarts, paša sajūta, viņa var būt neatbilstoši. Viņa var būt subjektīva, ļoti, ļoti sevī centrēta un nepilnīga. Un tas ir tas lielākais brīdinājums, kas ir šajā rakstu vietā, vienalga, uz ko viņš attiecās. Uz cilvēku vispār. Lai cilvēks nebūtu pievilcis vienalga kādā formā. Un pat cik mēs dzīvojam tagad pēdējos laikos, un šajos laikos, jo īpaši šis tas atskaites punkts ir nobīdījies pilnīgi no kaut kādām objektīvām, vienīgi patiesām vērtībām uz subjektīvo, uz sevi. Kāpēc cilvēks kaut ko izvēlās? Tāpēc, ka viņš saka,
es jūtu, ka tas tā, ja, ka tas ir tā, ja, un viņš tām savām jušanām piedēvē tik lielu patiesības mēru, ja, ka varētu teikt, seko savai sirdī. Tas ir tāds gan pasaulē izplatīts lozungs, gan arī kristietībā. Ir varbūt pārāk skarbi to pateikšu, bet mūsdienās es redzu, ka Dieva bērni tiek uzsēdināti uz izjūtu adatu. Jā. Un tad ir tev nepārtraukt vajadzīgs barot ar to izjūtu. Jo ar ko tu sāc, ja kādā veidā tu esi ienācis draudzē, ja tev ir visu laiku emocijas, tad tev vajag nākošajā reizē vēl vairāk emocijas, pēc tam vēl vajadzīgs. Atkarība. Tad jau vēl pa maz, tad sāc aplaudēt. Labi, nav jau problēmas aplausos. Tad ar vienu skaļāk, ar vienu, un tev vajag action. Tas nozīmē action, kā tas ir, darbība. Darbība, jā. Un tā ir traģēdija. Jo Dieva vārds nav uz izjūtām balstīts. Jā, tas ir garīgs fenomens un uz ticību ir balstīts. Jā, un šeit ir tieši tas, vai ne, tā uzsēdināšana. Tas kompass, vai ne, kā angliski saka, always follow your heart. Vienmēr seko savai sirdī. Tur ir kaut kāds grauds patiesības, jo ir jau zināms, cilvēkam ir intuīcija un mēdz būt situācijas, kur cilvēks tiešām ar intuīciju savu kaut kur ir izglābies un kaut kas viņam ir ļoti palīdzējis. Bet ar to nav pietiekoši. Un šis kompass, kas rāda bultiņu uz kādu virzienu, ja, kādos gadījumos viņš var trāpīt, bet viņš var arī pilnīgi netrāpīt. Jo rakstīts, kas uz savu sirdi paļaujas, ir ģeķis, kā Gliks saka. Zalmana pamācības 28:26. Un Jeremijas 17. nodaļā 9 atgādina, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Retorisks jautājums, tāpēc ka atbilde turpatās jau tālāk ir rakstīta, ka tikai tas kungs. Viņš izpēta sirds un nieres, tad viss smalkās jūtas un viss iekšpuses. Faktiski sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Jā. Un tas ir no grēkā krišanas brīža. Jā. Un tāpēc jau arī mums paceļās jautājums numur 1. Ko tad ar to sirsniņu? Ar to veco sirsniņu tālu nevar tikt. Viņi ir jānomaina ar pavisam jaunu sirdi un jaunu garu, kā teikts. Un to mēs saucam jaunajā derībā par jaunpiedzimšanu. Amen. Jauna sirds, kurā ir rakstīti Dieva baušļi, Dieva likumi, un vecā sirds, viņa ir ļoti dziļa, jā, viņa ir arī ar savu intuīciju apveltīta arī, bet nav pietiekoša. Tātad gudrība, ja cilvēks grib iet gudrības virzienā, tad pirmais likums šeit ir, lai iemantot gudrību, ir dievbijība. Ar dievbijību ir gudrības sākums. Un ko tas nozīmē konkrēti? Tā ir atzīšanās. Es nezinu un es nevaru, es neesmu savas dzīves augstākais noteicējs. Man var daudz kas likties, man var šķist, bet es neuzticos vienkārši savām sajūtām kā tādām. Jā, es uzticos kam? Objektīvām vērtībām, kas nāk no Dieva. Jā, tātad viņa vārds. Un ne katra drošība nāk no Dieva. Un te mums būs kādi piemēri, kā var pašpievilšanas lamatās nonākt. Pašpievilšanas lamatās. Un, lai mums ļoti ilustratīva skaidrība rastos, pēc tam pāriesim uz
arī uz garīgām lietām, bet šeit ir tāds, manuprāt, izcils piemērs, kas rāda, kā notika viena traģēdija. Tas ir pasaules vēstures 20. gadsimtā notikusi traģēdija, vēl to var redzēt pašās jūras dzelmēs, vēl ir kādi fragmenti, kurus var aplūkot, bet tas ir Titaniks, un kāpēc viņš šeit būtu svarīgs? Kā cilvēki nonāca tādā pašpārliecinātības stāvoklī, un viņi izdarīja tik daudz kļūdas, tik ārkārtīgi lielas aplamības, ka tas tik tiešām noved nāvē. Ja? Kādam ceļš labi patīk sākumā, bet tas noved. Un šeit runa, protams, par fiziskām lietām, bet fakti mums kādi ir. Vēl 1907. gadus tad katastrofa notika 12. gadā. Bet 7. gadā kapteinis Edvards Smits, viņš teica tādus vārdus. Es nevaru iedomāties nevienu būtisku katastrofu, kas varētu notikt ar šo kuģi. Mūsdienu kuģbūve ir tik tālu pavirzījusies uz priekšu, ka tas vienkārši nav iespējams. Un tā bija Smita pašpārliecinātība, teiksim, vienkārši tas pašpievilšana, ka okeāns ir uzvarēts, tehnoloģijas ir tik tālu uz priekšu pavirzījušās, un tagad, ja mums ir jābrauc, mēs esam absolūti droši. Absolūti droši. Nākošais ir ļoti labs. Ja, tas ir neoficiāls, viņš nav dokumentēts kā kaut kur presē, bet ir ļoti, ļoti izplatīts šis fakts. Kā spriež, tam ir ļoti liels pamats, ka tas tiešām arī kaut kas līdzīgs būtu varējis notikt. Kad pirms došanās ceļā kādi pasažieri pajautāja matrozim, vai kuģis tiešām ir nenogremdējams, viņš esot atbildējis, pats Dievs nevarētu šo kuģi nogremdēt. Un tas jau robežojās ar Tas ir ekscelents piemērs. Lepnība un momentāli ir totāli sagrauta. Pašpievilšana, lepnība iet roku rokā, tāda pārdrošība. Un te ir ļoti spilgts tāds pašpārliecinātības piemērs un augstprātības arī piemērs, kas, es tikai tos galvenos faktus, nerunāsim tagad par Titaniku tik dziļi, bet kad viņi neielika laivas, glābšanas laivas kuģī pietiekoši daudz. Viņš tik drošs, ka Dievs nevar novienot. Jā, un kompānija, kurai šis kuģis pieder, uzskatīja, ka pārāk daudz laivas klāja varētu bojāt pirmkārt to izskatu, un varētu radīt trauksmi pasažieros. Zinu, tev kaut kas atgādina mums šodien. Labāk nerunā par tām tēmām, tas izraisīs sliktas emocijas cilvēkiem, vai ne? Taisīsim viņiem labu garstāvokli. Un kuģis bija aprīkots, šāds milzīgs okeāna lainers bija aprīkots ar tikai 20 glābšanas laivām. Tad varēja uzņemt apmēram tikai pusi no visiem esošiem cilvēkiem. Tāda pašpārliecinātība. Ja? Un ja kas notiek, tad vienalga, tiešām, ja kas notiek, tad kuģis tik lēni grims, jo tur bija viss pa sektoriem sadalīts. Tie sektori bija izolēti savā starpā. Un ja tur kaut kur kaut kas notiek, tad kuģis varētu būt bojāts, viņš varētu grimt, bet viņš tik lēni grimt, ka tur sabrauktu viss pasaules kuģi un pasažieris paņemtu. Ja. Un kas vēl ir liktenīgajā naktī, kad uzskrēja uz šī aizberga, bija saņemti 6 brīdinājumi par ledu no citiem kuģiem. Normāli būtu samazināt ātrumu. Ja? Tātad ir
ar uzmanību, ja, pieiet tām lietām. Bet viņi jau uzskatīja, ka te ir tāda masa un tāds spēks tajā kuģī, ka tur kaut kāds ledus, ja, tas ir tīrais sniegs. Un tad vēl, ko es arī dzirdēju Anglijā arī no cilvēkiem, kas vairāk zināja par šo lietu, par radio, kad brīdināja Kalifornija kuģis brīdināja. Tad tas uz Titaniku ļoti pat rupi atbildēja, lai aizverās. Ja. Viņiem ir citas darīšanas šobrīd. Lūk, tāda situācija, ka pašpievilšana varēja būt pat līdz pēdējiem brīdim šeit saglabāties. Un kad jau viņš bija kuģis uzskrējis uz aizberga, Ņujorkas birojā aizvien vēl negribēja ticēt šai realitātei. Un ir tāds Philips Franklins, kas saņemot ziņas par sadursmi, paziņoja presē, nav nekādu briesmu, ka Titaniks varētu nogrimt. Kuģis ir nenogremdējams, un pasažieri piedzīvos tikai nelielas neērtības. Tajā laikā kuģis jau bija okeāna dibenā nogrims. Lūk, tāds stāsts, kuru var novest pārgalvību, pašpārliecinātību, pašpievilšanu. Es vēl vienu vārdu gribu sacīt. Šobrīd ir ļoti izplatīts nolaidība, jeb tāda vieglprātība. Vieglprātība pret Dievu vārdu, vieglprātība pret nopietnu attieksmi pret to kungu. Viss ir tāds. Un, ja to baro emocijas, tad tā vieglprātība nāk līdzi. Jā. Vieglums un neapgrūtināsim sevi ar kaut kādu briesmu vēsti vai protams, cilvēki ir noguruši šodien, paskaties, nepārtraukti nelabas ziņas nāk, šobrīd ir finansiāls grūtības, šobrīd ir resursu grūtības, visu resursu grūtības. Un tagad tu vēl sabatā gribi runāt smagas lietas, pagaidi, ļauj cilvēkam atslābināties. Jā. To es esmu dzirdējis arī tiešā tekstā. Un tas ir arī mums šeit radio, jo mēs vairāk runājam tieši par Dievu vārdu spēku un Dievu vārdu patiesību. Tā momentāli ir, paklausies, mēs jau esam nogurti. Priekš kam jums tur vajadzīgs ir tur savā starpā kašķēties? Jā. Lūk, atgriežamies pie šī teksta un noslēdzam ievadu. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē. Tātad patīkams sākums negarantē drošu finālu. Ja, un tas ir pa ceļu svētceļniecībā ļoti svarīgi. Ja. Viena nopietna doma man ienāca prātā. Tad tu gribi sacīt, ka tad, ja tu esi iegājis pa šaurajiem vārtiem, tas vēl nenozīmē to. Nē. Tātad paldies Dievam. Un tas, ka tu esi iegājis un nonācis, un mēs ticam ar visiem spēkiem, ka tas kungs ir spēcīgs pavadīt, pasargāt. Bet atbildība aizvien vēl ir, ja, jo brīdinājuma zīmes ir tiešām tik daudz kas, ja, kas var cilvēku novērst vai kaut vai mēs skatījāmies par to milzu izmisumu, un daudz cits piemērs. Šeit ir māvet, vai ne? Tas ir gals, tā ir nāve. Ja, ne? Nāve var būt gala rezultātā. Un cilvēkam ir sava loģika, savas emocijas, ilgtermiņa, kaut kādi īstermiņa ieguvumi.
bet viņš nepārbauda tās lietas ar objektīvo patiesību. Un tāpēc, noslēdzot šo ievadu vārdu, jāsaka tā, kas tad ir vajadzīgs? Vajadzīgs ir Dieva vārds, kas nav ar emocijām, ar garstāvokļiem saistīts. Dieva vārds ir patiesība, kas nemainās, ne? Mūžīga patiesība, absolūti stabila vērtība. Tev jāsalīdzina vienmēr ir, vai ne? Kas tev liekas, kas tev šķiet ar to, kas ir rakstīts. Un vēl otrā lieta ir lūkšana, kad mēs noliekam malā savas emocijas, kas mums ir pārliecības, intuīcijas. Mēs abstrahējamies no tā un mēs sakam, ja mēs noliekam malā to, kas man šķiet, man liekas un tā, un esam pie Dieva un sakam, kā tas ir patiesībā. Jo gadās jau tā, ka pat tāds vīrs kā Jozo redzēja, uzlūkoja šos atnākušos cilvēkus ar nodilušām drēbēm un ar pelējumu maizi tarbās, un tika pārliecināts uzreiz, ka tie ir no tālienes. Un rakstīts, un Dieva vārdu nepiesauca. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai neaiziet līdz nāvei, lai neaiziet līdz tam, diemžēl, tam stāvoklim. Man patīk, jā, man kaut kas patīk, man arī nepatīk kaut kas, bet redz, tas nav absolūti izšķirošais. Un tad vēl trešais, ko var teikt, gudra padomdevēja arī. Ar daudziem padomdevējiem lieta risinās. Jā, tas vienmēr ir svarīgi pārunāt ar kādu vai ar kādiem. Mēs zinām no savas dzīves, kad ir cilvēki, kas redz par mani labāk kaut ko. Ko es varu dotajā brīdī neredzēt. Ja? Tāpat tas arī es kādreiz redzu no malas pie citiem kaut ko labāk nekā tas cilvēks. Tāpēc mums ir draudz un tāpēc mums ir aizvien ar ko runāt. Un tagad palūkosim konkrētāk, kā tad šī reliģiskā pašpievilšana, tieši reliģiskā pašpievilšana, kā viņa notiek uz bibliskiem piemēriem sākumā. Te ir viens gadījums ar Saulu, kur viņš ļoti pašpārliecināti saka Samuēlam: es esmu izpildījis tā kunga pavēles. Viņš priecīgs nāk un viņš saka, es esmu svētīts un es esmu visu izdarījis. Un tomēr patiesība ir pavisam cita. Samuēls prasa, ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs, kas tas ir, un vēršu maušana, ko es dzirdu, kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet esi maldījies, darījis to, kas ir ļauns tā kunga acīs. Un tad redz, kā ir. Viņam liekas, ka viņš ir izpildījis kunga pavēli, bet patiesībā viņš ir tādā realitātē iegājis, par ko runā 1. Samuēla 15. nodaļas 23. pāns. Nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Jā, es atvainojos, Samuēla 15. nodaļa 13. un 14. pāns. Jā, tas sākumā, bet tur vēl tad ir tālāk. Jā, 23. jā. Lūk, tāda varbūt ārkārtīgi kontrastaina realitāte. Kādam ir labs garstāvoklis, viņš pat domā, ka gudri ir izdarījis, pietaupīdams Agagu ķēniņu vai neko, ko vajadzēja eliminēt, un visas tās pārējās lietas labāko no tā laupījuma pietaupījis. Izrādās, viņš atrodas okultismu grēkā patiesībā. Cik šausmīgs kontrasts var būt. Un te ir viena tāda lieta,
kas toreiz notika ar Izraēlu, bet tam ir tādas tālējošas sekas un pielietojums arī mūsdienās ļoti skaidrs. Kad grib iesaistīt svētas lietas, bez tā, ka paši cilvēki ir kā trauki derīgi Dieva uzvarām. Izraels zaudēja cīņās ar filistiešiem, un Izraela vecie sacīja, kādēļ tas kungs šodien ir ļāvis filistiešiem mūs sakaut? Nevis, kas ir ar mums, kungs? Kāpēc mums ir šodien jācieš šī sakā, vai mums ir ar mums viss kārtībā? Bet drīzāk, kas te notiek? Kaut kāds pārpratums, mēs kaut ko nezinām, varbūt mēs kaut kādu likumu nezinām, varbūt mums kaut kāds sakraments trūkst pareizais. Tāpēc ņemsim no Šīlo pie sevis tā kunga derības šķirs, lai tas iet mūsu vidū, mums līdzi, un lai izglāb mūs no mūsu ienaidnieku rokas. 1. Samuela 4.3. Tas ir tāds. Jāsākā omuleti. Jā, tas ir veids, kā sakrālas lietas nogarantēt sev kaut kādus labumus ar to. Dievs ir kļuvis par objektu, šķirsts ir talismans, viņi nemeklē Dievu, drīzāk to, kā ar Dieva lietām varētu kaut ko izdarīt. Lūk, te ir redzams arī reliģiska eiforija. Viņi ir tik tālu sajūsmināti, ka tas nesīs tādu milzīgu efektu. Filistieši ir nobijušies tajā brīdī, jo viņi domā, jau pats Dievs ir iegājis izraēlišu nometnē, nebūs labi. Bet tas viss izrādās tukšs. Un emocijas ir tikai kā burbuļi, un garīgs tukšums ir pilnīgs. Un beidzās ar ko? Ar kulmināciju, ka viņi tiek sakauti, ne tikai sakauti, bet Izraels šķirs ir paņemts, priesteri ir nokauti. Viss ir beidzies ar fiasko. Tātad svētas lietas bez svētas sirds kļūst par maldināšanas instrumentu. Vēl ko mēs varam mācīties no tā, Dievu nevar paņemt līdzi. Tātad Dievu klātnību, privatizēt savā rīcībā. Un tad kaut ko darīt ar to, ja tu neesi Dievam padevies. Dievam nodevies. Tas ir šodien ļoti sakramentālismu ļoti pazīstams. Bet ne tikai. Un vēl jo skaidrāks ir šis piemērs. Pašpārliecinātības, jeb pašpievilšanas mantra. Un mēs lasām Jeremijas 7.4-5. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kunga nams. 3 reizes, vai ne? Jo tikai tad, ja jūs nopietni izlabosiet savus dzīves ceļus, tad, vai ne, notiks tā kunga glābšana, kunga roka būs izstiepta. Bet viņiem ir sapratni, ka templis garantē drošību pats par sevi. Šodien arī garantē drošību. Jā, kaut kādas darbības, kuras tiek veikts, panāk to vai citu, un šeit ārējā reliģija var aizstāt paklausību. Jo to, ka templis ir Dieva nams, skaidrs, ka tur ir Dieva klātnība, pareizi, bet izrādās, Dievam
tas nav pirmais. Pirmais ir tas, lai Izraels būtu derības tauta viņam un nevis paļautos uz šādām ārējām lietām. Un te vēl viens piemērs ir, tas ir satraucošs Ecehīla gadījumā. Cilvēku bērns, tavu tautieši runā par tevi cits ar citu. Un saka, nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no tā kunga. Un tie nāk pie tevis, kā tautas sapulcē, un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirds dzenas pēc mantas. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista balss. Kas jauki māk spēlēt cītaru. Man ausīs skan mazs dzidrs zvanīšs. Jā. Lūk, tas ir bezgala nopietni, jo te ir reliģiskā izklaide, kā pašpievilšana. Viņiem patīk. Viena lieta ir noraidīt vārdu, sadedzināt tur un vispār, kā saka to, atteikties, bet šeit patīk cilvēkiem, ne? Un patīk pravieši, un patīk tas, ko viņš saka. Bet, lūk, sirds paliek dalīta un paliek neizmainīta. Redz, kāpēc mēs par pašpievilšanu varam runāt? Tāpēc, ka Jēkabs to pašu situāciju atgādina. Un viņš saka, esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Lūk, tāda situācija. Par vēl kādiem dažiem piemēriem mēs varam pieminēt, jo te jau daudz ir par to runāts arī iepriekš, bet, piemēram, aplama pārliecība par savu taisnību. Jo kādam ir pārliecība, ka viņš ir taisns. Kā tas bija Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un nicināšana, skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Ne? Un tad tā līdzība skan par muitnieku un farizēju, un tad farizējs tā lūdzās. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, un pasties, ko viņš dara visu. Jā, pārējie visi ir laupītāji ļaundari, šis muitnieks. Bet viņš gavē 2 reizes nedēļā. Tas vispār ir varoņdarbs. Maksā 10. tiesu no visiem ienākumiem. Un te ir vēl piemērs, kas rāda, ka daudz kristieši izrādīsies pievilti. Jā, jo daudz nāks tanī dienā un teiks, kungs, kungs. Un viņiem būs pilna pārliecība par to, ka viņi ir darījuši kaut kādas harizmātiskas darbības, vēlnes izdzinuši, spēkā sludinājuši un varenas darbs darījuši. Par visu to ir priecājusies dvēsele un līksmojuši. Jā, tas ir radījis šo viltus pārliecību. Bet izrādās, Kristum nav ar viņiem nekā kopīga. Un pēdējais šajā sakarā būtu, ka veselas draudzes izrādīsies pieviltas. Ne tikai atsevišķi kristieši, kur būs daudzi tādā dienā, bet būs pat veselas draudzes, kā tas bija Laodiķijas draudze. Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā. Es esmu bagāts, man nekā netrūkst. Tāds bija uzstādījums. Tāda bija sajūta cilvēkiem. Ja? Viedoklis par sevi, pārliecība par sevi. Bet viņi izrādījās pilnīgi aplami. Bet garīgi izrādījās, ka viņi ir nabagi, akli un kaili. Turklāt. Pie viss tā, par kas viņiem sagādā kaut kādu lepnumu un prieku, izrādās Kristus stāv aiz durvīm un klauvē. Un vēlās būt ielaists iekšā caur atgriešanos, caur atjaunošanos.
baltām drēbēm un tā tālāk. Lūk, tas būtu mums bibliskās mācības klāsts ļoti. Ja par to runātu, par visu, mēs varētu sākt burtiski pie Genesis 4. nodaļas, kaut vai sākt runāt par Kaina stāvokli, kas bija pievilts, pašpievilts. Viņam liekas, ka viņš labu upuri pienes Dievam, un tas netika pieņemts. Ja? Bet tik daudz ir šo piemēru, mēs aprobežamies ar tādiem skaidriem tikai dotajā brīdī un sagatavojam ceļu, lai runātu pēdējā daļā par reliģisko pašpievilšanu Baņana alegorijās. Tātad tas ir arī šeit par to tiek runāts kā par vienu no bīstamākajiem garīgiem stāvokļiem, kādā vispār cilvēks var nokļūt. Zini, kāpēc viņš ir visbīstamākais stāvoklis? Ja cilvēks iekrīt kaut kādos atklātos grēkos, viņš, kaut gan tas ir galīgi nevajadzīgi un no tā jāturās, bet ja viņš iekrīt kādos skaidros grēkos, viņam ir sapratne, ka viņš ir šmucējies. Šis ir viens no briesmīgiem garīgiem stāvokļiem, tāpēc, ka cilvēks nesaprot, kāds viņš ir, neredz sevi un līdz ar to nevar nožēlot grēkus. Nevar atgriezties. Jā, pār viņu ir milzīga garīgā migla. Un nepārtraukt, piedod, viņi tiek uzpūst vēl, un nāk jauns, un atkal vēl jauns, dažādas darbības, pielūgsmes, pazemošanās, slavēšanas, viss nāk klāt. Jā, dažādi šie veidi ir, jā. Un es teiktu tā, ka Dieva žēlastība glābj arī no šāda stāvokļa. Piemēram, viens, kurš tāds bija ārkārtīgi dziļi iegājis pašpievilšanā, tas bija Nebukadnecars. Viņš teica, ak, vai tas nav viss mans, vai pasties, ko es esmu sagādājis sev tādu slavu un peldošie dārzi, un kāda tur pasaules brīnumi bija atrodami Bābelē. Un tāpat brīdī, ja drīz pēc tam Dieva žēlastība nolika viņu uz 7 gadiem. Tādā stāvoklī, ka maz neliksies. Bet tad viņš no tā cēlās, un tad viņš piesauca Dievu un teica, es zinu, ka tikai visvarenais ir tas, kurš ieliek ķēniņus, viņš viņus noņem, un viss gods un slava un vara pieder tikai viņam. Man tāda līdzība nāc prātā. Ejot šauro ceļu, nevienmēr mēs esam patiesībā. Mēs domājam, ka esam uz šauro ceļu, Jā. Bet neesam patiesībā. Un patiesība ir viņa vārds. Esam kaut kādā reliģiskā patiesībā. Izpratnē, jā. Reliģiskā izpratnē un realitātē, jā, tieši. Jā, par to tieši arī tā runa ir, kad cilvēki iet tā kā pa šo šaurā ceļa redzamo posmu, kas ir ārēji, vai ne, un viņi kādā veidā to var konstatēt. Viņi runā dievbijīgā valodā, tik daudz, kādreiz to sauc par svēto kanāniešu valodu, ne, viņi māk to valodu. Viņi sarunājās savā starpā šajā valodā. Viņiem ir pārliecības dažādas, reliģiskas. Viņiem ir tur arī brīžiem pie kafijas par ko parunāt. Un visi ir pārliecināti. Un tomēr nav izgājuši cauri šaurajiem vārtiem, nav patiesi atgriezušies. Un, šaurie vārti tur paliek, tajā pusē paliek vecais. Un patiesi Kristus sekotājs nav cilvēks, bet viņš šo daļu, viņš viņu ir apguvis. Cik daudz tas ir bijis redzēts. Un Baņans
savā darbā Svētceļnieku gaita, mūs iepazīstina ar jaunekli vārdā Nezinis. Cilvēku, kurš ir pārliecināts, ka viņa sirds ir laba, viņa dzīve godīga, un ka viņam ir cerība uz debesīm, un pilnīgi droša iešana, un pie debesvārtiem arī nebūs nekādas problēmas. Un šī drošība viņam balstās nevis uz Dieva vārdu patiesību, bet balstās uz to, ko mēs jau iesākumā runājam. Viņam ir sirds, un viņa sirds saka to, vai saka citu. Viņa sirds pieņem glaimas un melus, un tad, kad viņam runā patiesību, tad viņa sirds, teiksim tā, pēdiņās viņa intuīcija, viņa noraida to patiesību. Jūs sakat, tas man nepatīk. Ja? Un tādā veidā viņš uz savu sirdi ir būvējis. Par to mēs vēl izdzirdēsim. Šis stāsts sākās ar Baņana kārtējo sapni, kur viņš redz divus ceļotājus, kas dodas uz debesu pilsētu. Un netālu no kalniem, plašā līdzenumā, pa kreisi, kā viņi tur apraksta to ģeogrāfiju, atrodas plašā iedoma, ja pašapmāna zeme, country of conceit, angliski saucās. Tātad tā ir tāda iedomu zeme, pašapmāna zeme. Un abi gājēji satika kādu ļoti ņipru jaunekli vārdā Nezinis. Īstajā vārdā angliski viņu sauc ignorance. Ignorance, jā, mēs droši varam tulkot kā nezināšana, kā atziņas trūkums, tā var teikt. Ignorēšana ir, ka es dzirdu, un, piemēram, es braucu pa ceļu, es redzu brīdinājumu zīmi, bet es viņu ignorēju. tas arī noteikti, ka ignorē. Un arī pieder pie šī fenomena, jā, bet tā pirmā doma ir tā, ka viņam trūkst atziņas. Jā, viņš ir nezinošais cilvēks. Kristietis viņam apvaicājās, no kurienes viņš nāk un uz kurien ejot. Viņš saka, es esmu dzimis šai apgabalā, ko redzat te pa kreisi no ceļa. Tātad iedomu zeme. Un ceļoju uz debesu pilsētu, jauneklis atbildēja. Jā, tad ceļotājs ir. Bet kā tu tur tiks iekšā pa pilsētas vārtiem? Tev tur var rasties zināmas grūtības. Viņi jau saprot, no kurienes viņš nāk. No kura apgabala viņš nāk, un viņi jau redz, kā viņš ir izgājis uz šo šauro ceļu. Un tāpēc ir tas jautājums, kā tad beigās tiks galā to visu. Nav ko bēdāt, jauneklis atteica. Gan es tikšu iekšā tāpat kā visi citi godīgi ļaudis. Bet ko tu pie vārtiem uzrādīsi par pierādījumu, ka tev ir tiesības tur ieiet? Ar alegoriju, protams, mēs saprotam, ka Bībeles patiesības ir par svēto garu, par liecību, par to, kas ir Kristus pestīšana. Viņš atbild tā: es zinu Dieva kunga prātu un esmu dzīvojis godīgu dzīvi. Es dodu katram, kas tam pienāks. Es lūdzu Dievu, gavēju, maksāju kā nodokli 10% no saviem ienākumiem. Un apdāvinu trūkumcietais. Man taču tāda ir, piedošana par sorgu, tāda ir bijuši evanģelizējis Vācijā 4 gadus uz ielas. Tieši tādiem vārdiem. Es esmu apdāvinājis trūkumcietais. Es esmu bomžus mazgājis un devis viņiem kaut ko. Un tagad es esmu atstājis savu tēvi, lai pārceltos uz debesu pilsētu. Skaists stāsts. Jā. Un tagad svētceļnieki jautā viņam: bet tu taču neesi ienācis pa šaurajiem vārtiem.
tu ieradies šeit pa to pašu līkumaino teku no iedomu zemes. Es tādēļ bīstos, ka lielais tiesnesis tevi pieskaitīs tiem, kas nosaukt par zagļiem un laupītājiem, Jāņa 10.1. Un tie, kas neiet pa vārtiem iekšā, bet iet pa kaut kuriem citur, kā pa logu. Un tāpēc nelaidīs tev debesu pilsētā. Kungi, jūs abi esat man pilnīgi sveši. Nezins diezgan lepni atbildēja, es jūs nepazīstu. Jūs varat sekot jūsu zemes reliģijai, es sekošu savējai. Ja? Ir pazīstams teksts. Šitie teksti reliģiski. Es esmu no bērnības tāds un tāds. Ists vai ānis vai olis. Un, es zinu un es sekošu, un man ir mana pārliecība. Un es noteikti ceru, ka galu galā viss būs labi. Kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tas ir tagad ļoti svarīgs teksts, kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tad to taču katrs cilvēks zina, ka tie atrodas gaužām tālu no mūsu zemes. Es nedomāju, ka kāds cilvēks visā mūsu zemē zinātu ceļu uz šiem vārtiem. Te ir ko padomāt. Tad ir tāda vide, iedoma, pašpievilšanas zeme, kur lielākā daļa, jeb visi, viņi nezina nemaz šādu lietu. Un tas, ko viņi zina, kad kaut kas tur ļoti tālu, un tas mums ir nereāli, ja? Un tas nemaz mums nav vajadzīgs, jo, kā redzat, mums ir koša, patīkama taka, pa kuru ērti un ātri var nokļūt uz šī ceļa. Galvenais jautri. Lūk, tas ir ar lielu zemtekstu, ka dažādas reliģijas, es domāju, kristīgas arī reliģijas piedāvā šos dažādos sakramentālos ceļus, kur bēbītis jau ir piedzimis no augšienes, un viņš tur ir ar visiem labiem, kā saka, ar visām svētībām apsvētīts, kāds šaurie vārti vēl. Varbūt askētiem tas ir vajadzīgs, varbūt mācītājiem tas ir vajadzīgs, bet parastam viņš ir pa savu košo patīkamo taku, ar savu baznīcas piederību, ar savu ierakstīšanu ruļļos. Jā, viņš ir nogarantējis sev atrašanos uz šaurā ceļa. Kristietis redzēja, cik iedomīgs un pārliecināts par savu gudrību bija viņa jaunais ceļa biedrs. Viņš pēc brītiņa iečukstēja cerīgajam. Paskat, vīrs, kas gudrs pašu acīs, no muļķa var vairāk cerēt nekā no šāva. Zalmana pamācība 26.12. Domās nogrimuši abi draugi, mierīgi turpināja savu ceļu un nezinis tiem notālēm sekoja. Un tad abi draugi vēlējās pagaidīt viņu, lai aprunātos ar viņu par viņu garīgo stāvokli. Tur nāk ārā daudz interesantas lietas. Kristietis to draudzīgi uzrunāja. Kādēļ tu ej viens pats un paliec aizvien nopakaļ? Man tā labāk patīk, uzrunātājs ātri atteica. Man nepatīk biedri, kas ir pret mani. Tik daudz ir šo vientuļo vilku, jāsaka, kuriem ir sava pašpārliecība, un viņi ir, kā purapuķi kādreiz rakstīja, mans kaktiņš, mans stūrīts, un viņam tur ir labi, un viņam nevienu nevajag. Jā, it sevišķi tos, kur kaut ko saka viņam, kas viņam nedara. Labi, kristietis sacīja, bet kā tev pēdējā laikā ir klājies? Kādas pēc tavām domām pašlaik tev ir attiecības tavai dvēselē ar Dievu? Viņš atbild, gluži labas, jo mans prāts vienmēr pilns ar labām domām.
Un tās mani ceļā stiprina, par debesīm domājot, debesu dēļ visu citu atstāju. Tas ir, ko es bieži esmu dzirdējis. Piemēram, cilvēki saka, es taču visu laiku lūdzu Dievu, visu laiku. Un viņam ir tāda sajūta, ka viņš atrodas bezmaz vai lūkšana mākonī. Dzīve ir kāda viņa ir. Bet viņam ir pārliecība, ka viņam labas attiecības ar Dievu, ka viņš lūdz. Par to man jāšaubās, kristietis iebilda, jo visu atstāt ir ļoti grūti, grūtāk nekā to daudz iedomājas. Bet kāpēc tu esi pārliecināts, ka Dieva un debesu dēļ tu visu citu esi atstājis? Tas ir labs jautājums. Jā. Un tad ir atbilde tāda, mana sirds man to liecina. Gudrais Zalamans saka, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesas, kristietis atbild viņam. Jā, bet tas teikts par ļaunu sirdi, bet manējā ir laba. Kā tu to zini? Kristietis viņam prasa. Tā mani iepriecina ar cerībām uz debesīm. Vilts. Cerībām un vilts. Jā, viņam ir tāda pašsapratne un tādas domas iekšpusē, kas stiprina viņā tajā pārliecībā. Un kristietis tad saka tādas svarīgas vārdus. Šādas cerības var būt arī pašapmāns. Dažreiz sirds mudina cilvēku cerēt uz tādām lietām, uz ko cerēt viņam nav nekāda pamata. Vienīgi uz Dieva vārdu liecību cilvēks var droši paļauties. Citas liecības nav pietiekami drošas. Cilvēki iedomas, ka viņam esot labas domas un laba dzīve vēl nenozīmē, ka tas viss viņam tiešām ir. Svētie raksti saka, ka neviens nav taisns, ka cilvēks sirds ir ļauna no mazām dienām. Un ja mūsu spriedums ir tāds pats, tad tiešām mūsu domas par sevi ir labas un pareizas, saskanīgas ar Dieva vārdiem. Redz kāda patiesība. Ja? Ko nozīmē labas domas par sevi? Ja? Tā nav pozitīvā domāšana. Viss būs labi. Ja? Ja mēs atzīstam patiesību, kas ir rakstos, piekrītam tam un zinām, ka arī es tāds esmu un tāds ir spriedums, Dieva spriedums, tad es domāju pareizi. Un šeit nav vietas patvaļīgām domām, tām jābūt saskanīgām ar vārdu. Nezinas atcirta, tam gan es neticēšu, ka mana sirds ir ļauna, mana sirds ir laba. Es esmu to kādreiz evaņģelizējot piedzīvojis arī pie radiniekiem kādreiz, kas saka, ne, es Dievu nezaimoju, es esmu godīgs un to darīs cilvēks un citu, ko taisnīgi darīs. Mana sirds ir laba. Ja tu pats sevi turi par tik labu, kā tad tu vari ticēt Kristum? Tu domā, ka tev jātic Kristum, bet pats nejūti nekādu vajadzību pēc viņa. Tu neatzīsti, ka esi grēcinieks, tu nesaredzi ne savu grēku dziļākos cēloņus, nedz arī ārējās sekas. Tu jūties tik labs un nevainojams, ka Kristum nav nekādas vajadzības tevi taisnot un aizstāvēt Dievu priekšā. Es neesmu nācis pie taisnajiem, es esmu nācis pie slimajiem. Kā tad tu saki, ka ticot Kristum? Un te ir viena ļoti svarīga lieta. Es esmu to izcēlis. Kā parādās prāta reliģija. Ko viņš pasaka šeit? Kā tad viņš tic? Viņa ticība nav ķecerīga. Tāpat kā viss viņš saka, es ticu, ka Kristus ir miris grēcinieku dēļ, es ticu, ka tikšu taisnots Dievu priekšā no grēku lāsta, tāpēc, ka Kristus ir žēlīgi pieņēmis manu paklausību, sekošanu viņa likumiem, citiem vārdiem, mans dievbijīgi un godīgi darītos darbus, Kristus ar savu nopelnu darīs pieņemams Tēva priekšā, un tā es tikšu taisnots.
faktiski tādi teksti, ja, kas nu, varētu arī pieņemt to kaut kādā ziņā. Bet tas ir bez pamata un bez pamata atziņas, bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās. Un tad ir lūk šī prāta piekrišana, ja, tās baznīcas kaut kādām pamatdogmām, kas tur, teiksim, katehismā ir rakstīts, kas tur ticības apliecībā tiek norunāts. Un tas pie tā tad arī paliek. Tā ir prāta reliģija. Kristietis sacīja, īstajā ticībā cilvēks vispirms atzīst savu bēdīgo stāvokli un vajadzību pēc pestītāja. Tikai tāds izbiedēts gars un sagrausts sirds pa īstam meklē un atrod pestītāju. Citiem vārdiem sakot, saviem vārdiem sakot, kam ir vajadzīgs Kristus glābējs, ja ne tam, kas ir beigts un pa galam, un kuram nav nekādas citas cerības. Man tevis žēl, jaunekli, steidzies pie Kristus, jo viņš ir miris arī tevis dēļ un izsūdz viņam savus grēkus, lūdz no viņa piedošanu, viņš apklās tavu grēku daudzumu. Ko nepraši iesaucās uz Kristus nopelnu vien paļauties, tad jau katrs varētu dzīvot grēkos un pēc tam meklēt pie Kristus piedošanu. Tad ir loģiski spriež. Šī tava atbilde man pierāda, kristietis saka, ka tu nezini ne īsto ceļu pie Kristus taisnošanas, ne arī šī notikuma sekas cilvēka dzīvē. Ja tevī būtu kaut viena zirgstelīte īstas ticības savam pestītājam, tad tu zinātu, kāda mīlestības uguns iedegas atpestīta grēcinieka sirdī. Tad tas vairs nevar dzīvot vienīgi sev pašam, bet cenšas dzīvot tikai Kristum, mīlēt viņa vārdu, svētos rakstus, Kristus pavēles un visus pārējos cilvēkus. Bet it sevišķi pārējos nopietnos Kristus sekotājus. Tas ir ļoti svarīgs teksts. Neesi nezinis, atjēdzies, pārdomā labi, atzīst savu grēcīgumu Dievu priekšā, lūdz viņu piedošanu. Tāda varbūt ir jūsu ticība, bet manējā tāda nav. Nezinis, dusmās piesardzes atbildēja. Tomēr es esmu drošs, ka mana ticība nav it nemaz sliktāka par jūsējo. Tikai man galvā nav tik daudz traku iedomu kā jums. Nu jā, varbūt vēl pēdējās minūtēs var pateikt. Dziļi noskumuši un satriekti par tādu sarunas iznākumu, abi ceļnieki klusēdam turpināja savu ceļu. Un tad cerīgais nopūtās, sirds iesāpes, atceroties, ka mūsu pašu dzimtajās pilsētās ir tik milzīgs daudzums ļaužu, kas ir pilnīgi tādā pašā stāvoklī un pārliecībā, kā šis lepnais jaunietis. Jā. Kā šeit caur šo vajadzētu iet burtiski un vārds pa vārdam un skatīties, sākot ar sevi. Amen. To, kas notiek manā draudzē, to, kas notiek manā konfesijā, to, kas notiek Kristus miesā, Amen. kas ir viņa līgava, kas ir viņa draudze. Ļoti, ļoti nopietni, bet precīzi. Neesi. Nē, es nezinu, es neprašu. Jā. Un nezini, un par nezini, un par neprašu dara tas, ka vienkārši nelasa Dievu vārdu tādu, kāds viņš ir. Un neiet ceļu tāds, kāds viņš ir paredzēts, bet pat aciņām kaut kur ieklīst. Jā. Paldies, Jūri, tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cik brīnišķīgi, kad ir ceļa zīmes
Un katra atziņa, kas ir balstīta Dievvvārdā, ir ceļzīme. Katrs vārds Dievvvārdā ir ceļzīme. Un turēsimies pie tā, lai nenoiet no šaurā svētceļnieku ceļa. Lai Dievs jūs svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!